Jēkabpilī pienākuši siltumenerģijas rēķini par aprīli, bet Mežrūpnieku ielā 10 iedzīvotāji tā arī nav saņēmuši cerēto kompensāciju. Piemēram, vienā no dzīvokļiem ar platību 72 kvadrātmetri par aprīlī patērēto siltumenerģiju bija jāmaksā teju 170 eiro, bet 58 kvadrātmetru lielā dzīvoklī summa ir 137 eiro. Iedzīvotāji uzsver, ka tas ir daudz vairāk nekā līdzvērtīgos dzīvokļos citās mājās. Nepamatoti augstas siltumenerģijas izmaksas Mežrūpnieku ielā 10 ir jau dažus mēnešus. Lai situāciju risinātu, Sijā Jēkabpils siltums mājai uzstādīja jaunu skaitītāju, bet veco nosūtīja pārbaudei. Rezultāti apstiprinājuši, ka skaitītājs atbilst valsts noteiktajām precizitātes prasībām un tam nav konstatēti defekti vai bojājumi. Tā kā mērierīce bija darbojusies pareizi, uzņēmumam nav tiesiska pamata veikt pārrēķinu par martu un aprīli. Siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs norāda, ka patēriņa pieauguma iemesls nesot uzņēmuma atbildība. Tas bijis neatbilstoši noregulēts siltummezgls. Mājas iekšējā apkura sistēmā bija par aptuveni 83% pieaugusi siltuma nesēja plūsma. Rezultātā kopējais uzskaitītais siltuma daudzums gandrīz dubultojās. Lai turpmāk šāda situācija neatkārtotos, iedzīvotājiem kopā ar mājas apsaimniekotāju jāpievērš uzmanība ēkas siltummezgla regulēšanai. Turpretī mājas apsaimniekotājs Sijā Jēkā namu pārvalde norāda, ka apstākļi vēl tiekot skaidroti. Namu pārvalde pagaidām komentārus nesniegs, kamēr situācija nebūs atrisināta. Tikmēr iedzīvotājiem jau zūd cerība, ka varēs atgūt iepriekšējos mēnešos pārmaksātos līdzekļus. Gan martā, gan aprīlī Mežrūpnieku ielā 10 bija pilsētā dārgākās siltumenerģijas izmaksas. Tās bija ievērojami augstākas nekā pagājušā gada pavasarī. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.